Tu esi mainījis orientāciju, bet skaties uz citu pusi jau. Nē, es neesmu gejs. Tev ir putns vienmēr līdzi. Jā, mans krauklis, mana vārda. Jā, zem tavu balku ar binokli vērojot. Bez ķiveres es nekur nē. Bet jā, atkarībā. Labi ir tad, kad cilvēks neapstājās savos meklējumos. Labrīt, labdien un labvakar. Tas kursīšu Oskars ar savu davai pa latviski. Lauķis aizbrauc uz pilsētu un aiziet uz mākslas muzeju. Iet muzejā, skatās uz gleznām, pēkšņi ieraug vienu mākslas ekspertu stāvam un skatāmies uz gleznām un nenormāli abrīnojam viņu. Ak, šausmas, kas par skaistām līnijām, kas par perspektīvu, es pilnīgi nevaru. Lauķis pieiet viņam tuvāk klāt un saka, klausies, tu esi kādreiz drāzes sēdzi? Eksperts pagriežās un viņu saka, ak, šausmas, kas tie pa jautājumiem, fuj! Lauķis saka, nē, es vienkārši skatos, tu runā muļķības, es tam arī kaut ko stulbu pateikt. Sveiki, atpakaļ esmu ar jaunu sēriju. Pirms es sāku runāt, dzirdējāt vienu rupju anekdoti, ar kur es sāku ierakstu, un es domāju, ka es tā darīšu pirms katras sērijas, kad nebūs viesis, lai ir mazliet jautrāk. Nu, lūk, es lūdzu palīdzību no klausītāju puses, lai man palīdz izveidot kaut kādas rubrikas. Man bija šādi tādi ieteikumi. Viens no ieteikumiem bija varbūt atgriezties to, ko es kādreiz darīju. Es taisīju tos preses apskatus no senajiem laikiem, bet es izdomāju, ka mēs varētu pirms darīt tā, ka gadu pa gadam, es nezinu, kā es vēl tos gadus izvēlēšos, bet šodien mēs esam izvēlējies 10. oktobri 1960. gadā Latvijā, ko raksta avīzēs. Un es pagaidām tikai tieku klāt Rīgas balsī. Un mēs iesim caurskatīsimies, kas rakstīts, ko rakstīja tajā laikā. Un tad mēs aiziesim uz Delfiem, pastīsimies, ko raksta Delfos šodien. Tas ir arī 10. oktobrs, vai ne? Tā, lai mēs varētu kaut kādas, varbūt, paralēlas savilkt. Vai arī vienkārši salīdzināt to, kā viss atšķirās. Tad sāksim mēs pirmo ar... Tā, kas mums te sarakstā ir? Ražos virs plāna radiolas un radioaparātus. Lielos svētkus oktobra revolūcijas 43. gada diena. 43. gada dienu A. Popova radiorūpnīcas ļaudis nolēmuši sagaidīt ar jaunām darba uzvarām. Viņi apņēmušies izgatavot virs oktobra mēneša plāna 1000 radiolas sakta un 500 radioaparātus dzintars. Oktobra revolūcijas svētkiem popovieši sagatavojuši vēl vienu skaistu velti. Iespiesto schēmu montēšanas jauno konvejeri. Paredzams, ka to laidīs darbā jau jaunedēļ. Aplausi studijā, visi ir ekstāzē. Baigi interesanti tas, kad kaut ko tādu, piemēram, raksta laikrakstā, vai ne? Šodien mēs zinām, ka mēs nelasīsim, kur rakstīts, piemēram, mēs nezinu, kaut kādā, kaut kādā rūpnīcā dara, vai ne? Kas tur notiek. Un tas, kad ir kaut kādas inovācijas, notiek, jo šodien inovācijas nenotiek rūpnīcās vairāk, man liekas, ka tā. No savas personīgās pieredzes es neesmu bijis nekur, kur kaut kas tik tāds ārkārtīgi neparasts izgatavots vai izveidots. Tā kā
interesanti. Un tajā pašā laikā arī tāds šķiet, kad baigi lej ūdeni. Ka iespējams, ka sen jau bija atrada tur tos 1000 radioaparātus. Un neviens īpaši nebija, teiksim tā, noskaņojies baigi svinēt 43. gada dienu. Vai ne? Tas ir viens. Tad radiolas, kas vispār ir, ar ko atšķiras radiola no radioaparāta? Nav ne mazākās nojausmas. Kas mums vēl te ir? Mums vēl ir sludinājumi. Mums, piemēram, apavu fabrikai pirmais mais sauc apavu fabrika vajadzīgi patstāvīgam darbam kalēji, kurinātāji un šujmašīnu noregulētāji. Tie ir nepieciešamie darbinieki. Kurinātājs, kuri pie fabrikā forši būtu. Iespējams, 100%, ka kurpis ir jādedzina. Un rakstīts, ir pieteikties katra daļā Suvoravielā 96 no 8:00. Tātad tas nozīmē, ka darbs arī sākas agrāk. Tā, kas te nav? Rīgas eksperimentālajai rūpnīcai Latvenergo patstāvīgam darbam vajadzīgi no 1. līdz 3. kategorijas inženieri, mehāniķi un elektriķi. Konstruktoru amatam galvenajā speciālajā konstruktoru birojā. Atalgojums 1000 līdz pat 1500 rubuļiem mēnesī. Ierīču inženieri, konstruktori, vecākais meistars, mehāniskajā cehā, instrumentu atslēdznieks, 1. un 2. kategorijas montāžas atslēdznieki, virpotāji, frezētāji, kurinātāji. Visur kurinātājs vajag. Forši. Rūdītāji, slīpētāju, plakanu virsmas slīpēšanai, skārtnieki, mūrnieki. Tad vēl cehs nav līdz galam pabeigts. Paliek strādnieki cehā. Pieteikties katra daļā ganību Dambī 24 satiksme ar 4. un 5. tramvaju. Es nezinu, vai tāda vēl eksistē. Rīgā. LPSR politisko zināšanu un zinātņu popularizēšanas biedrības Rīgas pilsētas nodaļai vajadzīga sekretāra mašīna rakstītāja. Alga 520 rubļu mēnesī. Nedomājies, 3 reizes mazāka alga nekā, piemēram, elektriķim. 1. līdz 3. pakāpes. Redz kā? Un, ja piesakās, ir Kirova ielā 45-47, ieeja no Lazaretes ielas. Tālrunis, galvenais, ka tālrunis reāli tikai 5 cipari, 25, 352, tas ir arī viss. Wow. Es arī atceros savā laikā, kad es neatceros, kāds bija tas kods, ja nemaldos, bija 72. Vai kaut kas tāds. Un tad 3 cipari. Jā, kādreiz varēja ar 5 cipariem piezvanīt. Nu, lūk. Taču Ogres rajona lauksaimniecības artelim Suntaži tūlīt vajadzīgi kartupēju racēji. Atalgojums 10% no ievāktās ražas. Wow. Tu pagaidi. Pieteikties kolhozā kantorī vai zvanīt pa tālruni. Suntaži 33. Cilstais sacīs tādā. 10% no ievāktās. Nevar būt. 10% tas ir baigi daudz. Tas sanāk, ja novāc tonu, tad es 100 kilogramus. Pagaid, bet tas ir no tā, tik cik es laikam savācu. Tas kāds stāv malā un reku skaita. Tā, Oskars iebēra 3 grozes traktorā un Žans iebēra tikai 2. Bet Pēteris iebēra 7.
cik vidēji arētiski viņi nesīs mājās no 10%. Jā. Jā. Kas tur notiek? Tad tur kaut kā sludinājumi vienkārši ir, kad ir draudzības sacensības boksā. Ļeņingrada Rīga. 14. oktobrī Dinamo sporta zālē, Strelnieki, biļešu iepriekšējā pārdošana, 12. Rīgas, blā. Pārtiks rūpniecības tehnikums Rīgā, Hanzas ielā 16, rīko sagatavošanas kursus iestāju pārbaudījumiem visās vidējās speciālajās mācību iestādēs. Tehnikums skolā kursos uzņem pilsoņus ar 7-gadīgo vai vidusskolas izglītību, kas strādā tautas saimniecībā. Tehnikuma direktoram adresētie pieteikumi, kam pievienotas darba grāmatiņas izraksts. Kā no skolas tautreiz rūpnīca. Latvijas PSR valsts filharmonija, filharmonijas zālē Amatu ielā 6. Rīgas estrādes orķestra koncerti ar Alfrēda Vintera piedalīšanos. Kā cilvēki iet uz orķestri. Lūk, tā viņi izklaidējas. Kas mums te vēl rakstīts? Eskapona izolācija ir droša. Redakcijai pienākusi pirmā mašīnu ceha kontrolieres Ņinas Eidelšteinas vēstule. Viņa raksta: Daudzus gadus strādāju ankuru nodaļā, un katru reizi, kad jāpārbauda dzinēju ankuri, uztraucos. Tūlīt izolācija neizturēs. Un tiešām jāsaka, ka ļoti bieži tas notika. Ar mikalenti izolētās ankuras sekcijas nav drošas. Toties, tagad darbs ir pavisam cits. Mūsu cehā pašlaik izgatavo tinumus dzinējam DK 106, kuras sekcijas izolētas ar eskaponu. Izolācija ir droša. No visas sirds gribas pateikties tiem, kas mūsu rūpnīcā ievieš eskaponu. Trausmas. Iedomājies, es varu sadarēt, kad nemaz Ņina neeksistē. Nevar būt, ka kāds tāds... Vai arī viņas alga ir 1500 rubļu mēnesī. Un tad viņai jāraksta uz redakciju par to, ka eskapons ir klāt. Briesmas. Kas mums te vēl notiek? Tā, Aija Šneidere Sofijā. Bulgārijas galvaspilsētā šodien sāksies pirmās starptautiskās sacensības mākslas vingrošanā. Tajās piedalīsies. Nē, es smējos tāpēc, ka māksla, es domāju, tā kā ar rotām un glaznām un vingro. Tajās piedalīsies PSRS Bulgārijas un Čehoslovākijas sportistes. Ievērojami jaunieši to, kad vārds Čehoslovākija vairs neeksistē šodien. Padomju komandā starp 7 vingrotājām ir PSRS čempione Sverdlovskiete L. Nezmudinova, kā arī rīdziniece Aija Šneidere. Lūk, brauca uz Sofiju lēkāt. Ok, kas mums te nākošais ir? Vēl viens patriotisks kliedziens no rūpnīcas. Ātrs štancēšanas automāts. Latvijas PSRS Zinātņu akadēmijas mašīnbūvniecības institūtā radīta automātiskās štancēšanas spiedne, kas 1 minūtē veic 3000 uzsitienu. Šis automāts varēs veikt vienu no izplatītākajām augstās štancēšanas operācijām. No metāla lentes ražot
gataveņus. Wow, tas gan bija interesants vārds. Jaunā automātiskā štancēšanas spiedne ir 20 reizes ražīgāka nekā parastās šāda veida ierīces. Pirmo šāda veida automātu pēc Latvijas Tautas saimniecības padomes pasūtījuma izgatavos metāla izstrādājuma fabrika Sarkanā planēta. Skaidrs. Nu, lūk, es nezinu, te ir, es esmu izstaigājis vairāk vai mazāk, un tos rakstus, un nav nekas tāds baigi aizraujošs. Bija viens moments, kur viņi runāja par naudas maiņu mazlietiņi, bet es tā īsti nevarēju saprast, ko ar to viņi grib teikt, jo iespējams, ka vai nu nomināla vērtība rublim mainījās tajā laikā, vai kaut kas tāds uz to pusi. Virsraksts ir šāds. Kad saņemsit jaunu naudu. Nobeigums, sākums, 8. oktobra, blā, blā, blā. Šis ir nobeigums rakstam, kas bija sākts 8. 2 dienas atpakaļ. Nu, tad runiet par šādu. Es mēģināšu savilkt īsi. Tagad, piemēram, viena adata maksā 2 kapeikas. Spalva 3, 4 vai 5 kapeikas. Aploksne 2,5 un 4 kapeikas. 2, 5 un 4 kapeikas. Bet kā būs nākamgad? Nopaļot cenu līdz pilnai kapeikai nozīmētu to vairāk kārt paaugstināt. Bet ja šeit izmantotu pastāvošo nopaļošanas likumu, tas ir kapeikas daļu, kas mazāka par puskapeiku, atmestu šīs preces Es ļoti atvainojos. Kas mazāka par puskapeiku atmestu, šīs preces būtu jādod pavelti. Tādēļ atliek tikai viena izeja – mainīt mēra vienību. Minētajā piemērā mēra vienība būs nevis gabals, bet 5 adatas vai 4 aploksnes par 2,5 kapeikām, kas jaunā naudā maksās pilnu kapeiku, 10 spalvas, 3 kapeikas, vai 5 aploksnes par 4 kapeikām. Blā, es jau aizbraucu, man šķirmas ciet. Purtnīca ar 12 lapām pašlaik maksā 13 kapeikas. Nu jā, tāpēc, ka katra kapeika pa lapu un vāks. Lai pēc jaunajām cenām nenodarītu zaudējumus ne valstī, ne pircējiem, tad purtnīcei būs 16 lapas un tās cena būs 3 kapeikas par pāri. Cits piemērs. Pašlaik sērkociņus pārdot par 8 vai 10 vai 12 kapeikām, atkarībā no tā, cik sērkociņi ir kārbiņā. Jaunajā gadā visi sērkociņi maksās 1 kapeiku. Nopaļojums šeit nav paredzēts. Šķiet fabrikām būs jāražo sērkociņu kastītēs, kurās ietilps, piemēram, tikai 60 sērkociņi. Cenu mērogu maiņa radīs arī zināmas pārkārtojumus dažos pārtikas rūpniecības uzņēmumos. Galda salāti pat labāk pārdod dažādas svara paciņās, bet kad kilograms sāls maksās, teiksim, 6 kapeikas, sāls paciņas svaram vajadzēs būt tādam, lai tas atbilstu cenām no 1 līdz 6 kapeikas. Ak, šausmas. Es lasu vārdus, bet man viņi nestāv galvā. Es nesaprotu, kā ir cipari ar vārdiem. Tā ir cauri. Bet es saprotu, īsāk sakot, to, kad kaut kas notiek ar naudu. Naudas vērtība mainās, iespējams, kad inflācija notiek. Tajā laikā būtu man kaut kāds grafiks priekšā, kas notiek ar rubli. Smags aizdoms ir tāds, kad tiek celts uz augšu.
Jā, nu, labi, es nemēģināšu uzminēt, kas tur notiek, bet, nu, īsāk sakot, jā, tur kaut kas mainās ar cenām un cilvēki, bet, nu, pagaidi, kā ar manām burtnīcām? Tā kā, lūk, nu jā, nu tas arī aptuveni ir 10. oktobris 1960. gadā. Tagad paskatīsimies, kas mums pirms notiek kaut kādos Delfos, ja? Tā. Ok. Tā, karš dzīves bada laikā, kur sakņojas skandāls par Volt un Bolt kurjeru pētījumu. Kas tur notiek mums? Zinātne ir izsalkusi. Ikdienā nobadinātā joma gatava uzņemties un notiesāt pētījumus, kuriem zinātniskā vērtība ir salīdzinoši zema. Savukārt pētījums par Volt un Bolt kurjeriem, kas saņēmuši finansējumu Latvijā elitārākajā pētījuma projekta konkursā tažu nozarā neiesaistīto garšas karpiņu. Ko es te lasu vispārībā? Ok. Latvijas Kultūras akadēmijas pētniece sociālo zinātņu doktore Maija Spuriņa 2021. gadā fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu atklātajā konkursā saņēma teju 300,000 eiro, lai īstenotu pašas iniciēto pētījumu digitālās platformās nodarbināto autonomijas izpratnes un prakse Volt un Bolt piegādes darbinieku pieredzes kultūras socioloģiskā analīze. Pētījumu īstenošana rit jau 2. gadu, taču tieši pagājušajā nedēļā tas saņēma negaidītu un apjomīgu uzmanību. Spuriņa saņēma vairākus personīgi adresētus komentārus sociālās medijos. Svešinieku vēstījumos bija iekodēts pārmetums par bezvērtīgu pētījumu un naudas izšķiršanu. Lai turpinātu lasīt, iegājieties abonēt. Es negribu abonēt Delfus, un man ir smagas aizdomas, kad es saprotu, pa ko iet runa. Īsāk sakot, kaut kāds pētījums tiek veikts par digitālās platformās nodarbināto autonomijas izpratnes un prakses Volt un Bolt piegādes darbinieka pieredze kultūras socioloģiskā analīze. Nozīmē to, kad vienā teikumā, nu, džeki, kā jums iet? Un viņi par to saņēma 300,000 eiro. Un jā, un tad ir pārmetumi. Skaidrs, neinteresanti. Braucam atpakaļ. Kā arī jau pieminēju. Jā. Jā, nu te ir, jā. Karš. Terorisms, karš. Jā, vēlreiz dzirkstele, kas tā tāda. Kā un vai var atjaunot pāri attiecības zaud? Kur interesanti varbūt ir. Bet galvenais, dzirkstele, kas tā tāda? Kā un vai var atjaunot pāri attiecībā zudušo interesi? Miniet 60 reizes kāda bilde ir pielikta, ja, pie šī te raksta. Es jums pateikšu uzreiz priekšā. Bilde pie šī te virsraksta ir metinātājs metina un dzirkstelis lec no metāla. Vīrs par mani neinteresējas. Neesmu sievai labākais. Šīs ir biežas partnerattiecību sūdzības,
kurās akcents tiek likts uz dzirksteles uzturēšanu vai atjaunošanu. Psihoterapeite Ilona Buša kā alternatīvu piedāvā apzīmējuma interese un atbildes meklēt jautājumā, kāpēc esam kopā. Ar runāšanu varam nesaprasties, bet skatieni nemelo. Viņa skaidro, ka vienkāršās lūkošanās ir būtiskāka par bezgalīgām sarunām, ugunīgu kaisli un romantisko randiņu daudzumu. Tā kā skatāmies viens uz otru, nerunājam daudz, un viss būs ok. Kas ir bieži pieminētā attiecību dzirkstele. Labi, nu es te dziļi nelīdīšu, es te redzu, ka pat Tinder ir pieminēts, tā kā es tur nelīdīšu. Tā, kas vēl tā fiksi, pēdējo uzmetienu. Papē nelikumīgi nomedīti 3. Kāpēc papē nelikumīgi nomedī 3 zoses? Sots būs līdz 700 eiro. Papē viens sāc šaut. Dabas aizsardzības pārvaldes valsts vides inspektora aizvadītajā nedēļas nogalē Papes dabas parkā konstatējuši, ka nomedītas 3 baltvaigu zosis. Latvijā nemedījama zosu suga. Ir noskaidrots mednieks, kurš izdarījis pārkāpumu un par notikušo uzsākts administratīvā pārkāpuma procesa. Pārvalde aicina medniekus atsvaidzināt zināšanas. Es iedomājos tādu, kur tu rakstīs? Jā, Latvijā sastopams 9 zosu sugas, no kurām medījamas ir tikai 4 sugas. Tad iedomājies to grāmatiņu, ja? Kur pārvalde aicina medniekus atsvaidzināt zināšanas par medību. Tur ir zos un ar lieliem burtiem rakstīts zos apakšā zem tās zos. Un tad viņas ir 4 zos. Tāda cietiem vākiem, lai viegli tā pāršķirt to lapu. Vai arī viņi ir no paralona, lai var vannā viņu ņemt līdzi. Tādi grāmatiņi. Lūk. Es domāju, ka pietiks muļķoties. Man bija interesanti. Un jāiet ir gulēt. Šis iznāks, protams, tikai svētdien. Ir otrdiena. Tāpēc, ka man bija brīvs moments. Es domāju, ka es šito varētu sacept fiksā kopā. Un tad man ir brīvs laiks par brīvdienām darīt visas pārējās lietas, kas man jādara. Tā kā tā. Labi. Es ceru, ka jums patika. Ja nē, tad neklausies. Ja patika, tad tiekamies nākošais. Uz redzīt.